Kungs, tava žēlastība sniedzas līdz debesīm, un tava uzticība līdz padebešiem. Tava taisnība stāv tāpat kā Dieva kalni, tavi tiesību pamati, kā ūdeņi dziļajā pasaules jūrā. Kungs, tu izglāb cilvēkus un lopus, un tu palīdzi viņiem. Cik brīnišķa, kungs, ir tava žēlastība. Cilvēku bērni nāk pie tevis un glābjas tavu spārnu pavēnī. Viņi mielojas pie tava nama labumiem, tu viņus dzirdini no sava prieka strauta, jo pie tevis ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Izplet savu žēlastību pār tiem, kas tevi pazīst, un savu taisnību pār tiem, kam skaidra sirds. Sveicu ikvienu šā rīta dievkalpojumā, un mēs atkal esam nākuši, lai pateiktos mūsu Dievam, mūsu radītājam, mūsu uzturētājam, lai kopīgi slavētu viņu dziesmās, lai kopīgi viņu pielūgtu. Dziesmas numurs 199. Dziedam 199. dziesmu. Tici vien un nešaubies, stāvi stipri, nebīsties.
iespējams, aicināšu zemoties. Kungs un Dievs, un mūsu Tēvs, un mūsu glābējs, un mūsu vadītājs, un visa labā devējs, mēs nākam pie Tevis, tādi, kādi esam, un gribam nolikt visu, un palīdz mums to izdarīt. Palīdz mums nolikt šīs ikdienas rūpes, raizes, visas sirds sāpes, un atvērt savas sirdis Tev. Tēvs, kā mēs dziedājām, palīdz mums ticēt uz Tevi, stiprini mūsu ticību, palīdz mums Tev uzticēties, Jēzu, Tev, mūsu glābējam, un ticēt vienkārši, patiesi, no visas sirds un staigāt ar Tevi. Jēzu, mēs Tev esam pateicīgi, ka Tu nāci no debes godības, lai dzīvot, lai mācītu, lai atklātu Tēva gribu, lai parādītu žēlastību, lai iet līdz krustam un visu piepildīt, lai ik viens, kas nāk pie Tevis, varētu piedzīvot glābšanu, piedzīvot iespēju staigāt ar Tevi kopā, Dievs, un piedzīvot šo mūžīgās dzīvības apsolījumu un mūžīgās dzīvības cerību jau šodien. Tēvs, tās svētī katru, kas esam šeit, piepildi mūsu sirdis ar savu garu, ar savu klātbūtni, ņem lūdzu mājvietu mūsu sirdīs, paliec un vadi, un ka mēs varam staigāt un dzīvot ar Tevi kopā un darīt Tavus darbus, tādus labus, kā Tu dari, kā Tu esi labs, darīt labu saviem līdzcilvēkiem, lai mēs neaiziet garām, lai mēs kailo palīdzētu apģērbt, izsalkušo paēdināt, palīdzēt katram, kam tas nepieciešams, palīdz mums to redzēt un līdzināties Tev, un dzirdēt Tavu brīnišķo vārdu, paturēt un būt arī Tava darītājiem. Tēvs, svētī mūsu valsti, svētī arī tos cilvēkus, kas dzīvo šajā valstī ar ticību, ar vēlmi nākt pie Tevis, visvarenā Dievu, kam pieder visa vara, kam pieder īstā vara debesīs un arī virs zemes. Dod šo sapratienu mūsu valdībai, kas pieņem lēmumus, kura rokās ir cilvēku likteni. Dod šo gudrību arī lielo valstu vadībām un arī tiem, kam liekas, kas pārvalda šo pasauli. Tēvs, lai Tava žēlastība arī ir tā vietā, kur īpaši ciešanas, grūtības, pārdzīvojumi. Tēvs, arī gribam lūgt, lai Tu svētī savu darbu, kalpošanu īpaši misijas laukos, Āfrikā, un palīdz mums ikvienam līdzināties Tev žēlastībā un mīlestībā un pieaugt ikdienas. Tā lūdzam, lai Tavs vārds nāk bagātīgi par mums un svētī savu vārdu kalpu, lai tas kļūst dzīvs, kā apusēji griezīgs zobens, un ienāk katram mūsu sirdī, un lai piepild mūsu spēku ar spēku un ticību, atstāt visas nevajadzīgās nastas, lai iet tālāk kopā ar Tevi. Tās svētī un vādi un pateicamies, ka Tu esi labprātīgs to darīt, un Tev patīk darīt labu un svētīt katru, kas nāk pie Tevis. To lūdzam un pateicamies Jēzus nopelnu vārdā. Āmen. Dievs tā kā velti mums dod.
šajā dienā ir kāds stāsts par kādu meitenīti, kurai bija vārds, kuru sauca Sandra. Vai jums arī kādreiz iznāk kaut kur aizkavēties, kaut ko nokavēt? Gadās jums kādreiz? Sanāk tā kādreiz aizkavēties? Jūs vienmēr visur esat laikā, paspējat. Izskatās, ka visu laikā paspēja. Man gan tā nesanāk. Man šādi tādi nepaspēja dažreiz, jā. Nu, un Sandrai, ziniet, iznāca tā, ka viņai ļoti bieži iznāca nepaspēt. Ja viņa nokavēja, citiem vārdiem sakot. Un skolotāji jau palika tādu dusmīgu un teica, Sandra, ja tu rīt atnāksi laikā uz skolu un nenokavēsi, tad es tiešām piedošu visas tās iepriekšējās kavēšanas reizes. Un Sandra aizgāja mājās un teica mammai, skolotāji bija ļoti dusmīgi. Un viņa teica, ka man rīt noteikti jābūt ir laikā skolā. Ko lai es daru, mamma? Tu man noteikti pamodini ātrāk un palīdz man no rīta visu sagatavot. Un mamma teica, vajag jau visu salikt vakarā, somā sakārto somu un saliec drēbītis visu. Un viņas arī pielūdza vakarā. Un no rīta Sandra uzcēlās, bet viņa jau bija mazliet aizkavējusies. Ja viņa uzreiz necēlās, kad slavīja modinātājs. Nu, tad viņa jau tā mazliet steidzās, un tad viņa šo to aizmirsos ielikt to somā. Un tad, kad viņa gāja ārā, viņa teica, mammu, pielūksim tagad, lai Jēzus man palīdz nonākt laikā līdz skolai, jo kā tik es nenokavēju. Un viņas arī pielūdz. Un, protams, kad mamma gaidīja nepacietību, kad Sandra atgriezīsies no skolas, lai Sandra pastāstītu, kā tad viņai šodien ir gājis. Un, kad Sandra pārnāca mājās no skolas, pirmais, ko viņa sacīja mammai, mamma, es ticu, kad ir Jēzus. Es ticu, ka viņš palīdz. Viņš man šodien palīdzēja. Un mamma jautāja, nu kā tad viņš tev palīdzēja? Tu saproti, mamma, es gāju uz skolu un es zināju, ka es šodien paspēšu laikā, un tad es ieraudzīju no kaimiņu mājas to mūsu kaimiņieni jauno. Pēc kāda laika viņa ved bērnus uz bērnu dārzu. Un mazākais sēž ratiņos, un viņu sauc Henrijs, un tas lielākais tas iet pie rokas blakus. Un viņiem šajā rītā šie rati salūza, un mamma nesa mazo bērniņu, un viņa mēģināja stumt ratus, un tas otrs brālītis arī mēģināja viņai palīdzēt. Un viņiem bija ļoti grūti, un tad es nolēmu viņiem palīdzēt. Es stūmu ratiņus, un viņa mamma veda vienu bērniņu pie rokas, otru nesa rokā, un tā mēs nonācām līdz bērndārzam. Un tad es nobijos, kad es nokavēšu skolu, un tad es lūdzu Jēzu, apturi lūdzu laiku, lai es paspēju laikā skolā, lai es nenokavētu šodien. Un tad es skrēju, un tad es aizskrēju līdz skolai un noģērbos, un kad es iegāju klasē, stunda vēl nebija sākusies. Man taču vajadzēja nokavēt, bet Jēzus man palīdzēja. Un mamma teica, nu redz, es priecājos, ka tev ir tāds ticības piedzīvojums, ka Jēzus tiešām palīdz tiem, kas arī viņam palīdz, un tiem, kas palīdz citiem cilvēkiem. Un Sandra teica, es noteikti palīdzēšu citiem, jo es redzēju, kā Jēzus palīdz man. Vai jūs arī gribat bērnu palīdzēt citiem? Un kas tad notiks, ka jūs palīdzēsiet citiem? Jēzus palīdzēs arī jums. Un tad, kad jums būs grūti, tad arī Jēzus sūtīs citus cilvēkus, citus bērnus jums palīgā. Viņš noteikti jums palīdzēs. Jūs tam ticat? Tā nepārliecinoši. Jūs tam neticat? Ja ticat? Ticat. Viens par visiem. Atbild. Paldies. Lai tāda ticība, kā tev vārds ir? Kārlis. Es novēlu jums visiem, lai jums būtu tāda ticība kā Kārlim. Viņš tic. Un lai mēs visi tā varētu tā ticēt, varbūt pielūksim, ja? Pielūksim visi. Mīļais Jēzu, dod mums tādu ticību, lai mēs tiešām vienmēr paļautos, ka tu mums palīdzēsi, bet palīdz arī mums pašiem būt kārtīgiem un visu darīt laikā. Bet mēs ticam, ka tu būsi ar mums vienmēr. Par to mēs pateicamies. Āmen. Let's go.
Mūsu tēma, kā jau jūs redzat no Jokopama sākuma, mūsu acu priekšā, tā ir ticības pārbaude. Un pirms mēs aplūkosim šo tēmu, noliksim galvu Dievu priekšā lūksim. Mūsu debes Tēvs, mēs šajā dienā vēlamies pieskārties šai tēmai par ticību, par šo vaino spēku, par šo dāvanu, kuru tu esi piešķīris ikvienam cilvēkam. Un nav tāda cilvēka uz zemes, kurš būtu ignorēts, kuram netiktu šī dāvana piedāvāta. Un tādēļ mēs gribam lūgt, kungs, palīdz mums izprast šo brīnumaino dāvanu, tās spēku un darbību. Un gribam lūgt, kungs, pārbauda un izvērtē arī mūsu ticību. Un svētī mūs, lai mūsu ticību vairotos. To mēs lūdzam, kungi, Jēzus vārdā. Āmen. Apostols Pāvils 2. vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā 5. pantā raksta. Pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā. Izmeklējiet paši sevi, jeb vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos, citādi jūs esat nedabīgi. Mīļie draugi, kā ir ar jums, vai jums patīk pārbaudas? Darbā, teiksim, nāk pārbauda. Labā zīme vai sliktā. Kā nu kuru reizi. Es esmu saskāries arī tāda nepatīkama situācija ar visiem automašīnu īpašniekiem, tehniskā apskata. Un tie pārbaudītāji parasti kaut ko atrod. Kaut ko tādu, ko servisā meistars nav atradis. Un tad ir jābrauc atkal uz servisu, un tad vēlreiz, un es atceros tos laikus, kad tehnisko apskati varēja iziet 90. gadu sākumā reizi 2 gados. Ja mašīna bija labā kārtībā, atcerieties tos laikus, reizi 2 gados. Uz 2 gadiem ļaus tādu uzlīmīt tehnisko apskatu, un es ļoti nopriecājos. Vienus gadus man tagad iet secen, kad es 2 gadus varēšu braukt ar automašīnu bez apskats. Bet tad, kad šie 2 gadi bija gandrīz pagājuši, tad es nožēloju savu prieku. Jo man mašīna bija tik bēdīgā stāvoklī, un mēs tas lūdzu dažas detaļas kā relikvijas. Viņš teica, tik plānus bremžu diskus, es tiešām neesmu redzējis, viņi tā kā naža asmēs. Viņš teica, to es gribu šeit pie sienas piekārtot, tik plānus es savā dzīvē neesmu redzējis. Un līdz ar to man mašīna bija kļuvusi pilnīgi nedroša. Es braucu, mašīna ripo, viss darbojās, es tajā laikā diezgan maz no tehnikas, ko sapratu. Un tā es tikai braucu. Izrādījās, man mašīna bija tādā katastrofālā stāvoklī. Kā ir ar mūsu ticību? Varbūt, ka mums šķiet, ka viss ir kārtībā, bet kā tas ir raugoties no Dieva puses. Apostols Pēteris, Dievs caur viņu 1. vēstulē, 1. pantā, jaunajā tūkojumā saka šādi. Lai jūsu ticības pārbaude, kas ir daudz cildenāka par iznīcīgā zelta pārbaude ugunī, parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus. Dienā, kuru mēs nezinām, kāda tā pienāks. Bet šī diena ir reāla un īsta, un tādēļ Pēters norāda, ka šī ticības pārbaude ir absolūti nepieciešama, tāpatās kā automašīna, tehniskā apskata. Un tādēļ šajā dienā es vēlos jūs iepazīstināt ar kādu stāstu no Bībeles, tas ir stāsts par Gideonu. Tas ir aprakstīts Soļu grāmatā un 6. nodaļā. Es jums vispār ieteiktu, ja jums ir laiks šajā dienā, es ticu, ka būs tāds laika brīdis, izlasiet kādas 3 nodaļas, sākot ar 6. nodaļu šo stāstu. Mēs visu viņu neaptversim šodien. Viņš ir interesants, pamācoši, es domāju, arī ļoti noderīgs. Es izvēlējos tādus garākus citātus, lai tomēr mums atsaukt atmiņā visu šo ainu, jeb šo kopāju. Un situācija ir diezgan sarežģīta, jo tikko kā Izraels bija iesējis, un tūdaļ nāca Midiāns un Amaleks un austrumu vīri, lai karotu ar viņiem, un tie uzcēla visapkārt ar viņiem savus teltis, nopostīja zemes ražu līdz pat Gazas pievārtei, un tie neatstāja nemaz pārtikas Izrēlā, nec sīklopus, nec vēršus, nec ēzeļus, jo tie mēdza nākt ar saviem ganāmpulkiem un ar savām teltīm nākdami tik lielos baros kā siseņi.
kas nec viņus pašus, nec viņu kamieļus nevarēja saskaitīt. Viņi nāca ar noteiktu nolūku zemi galīgi izpostīt, tā kā Midiānu dēļ Izraels ļoti panīk. Tad Izraēla bērni sauca pēc tā kunga palīdzības. Un tā ir ļoti nopietna krīze. Mēs runājam arī šodien par krīzi pasaulē. Un tiešām ir reģioni, kur pārdzīvo ļoti nopietna krīze, kur varētu salīdzināt ar šo Bībelē aprakstīto. Latvijā es gribētu teikt, ka ir tādi cilvēki, kas arī tiešām ir tādos dziļas krīzes apstākļos, ka patiešām nav ko ēst, un nav siltuma, un nav pajumts, un ir nopietna situācija. Bet šeit mēs redzam, visa tauta panīka, būtībā nonīka šīs uzmācības ienaidnieka bezskaunības dēļ, un iedomājieties, tikko kā viņi iesēja, tā uzreiz ir klāt, un nekāda raža atkal nav. Un tā lielākā problēma droši vien bija tā, ka tie lielveikalu ķēdes tajā laikā nebija izveidotas. Ne lietuviešu Maksima, ne Norvēģu Rimī nedarbojās, un tas vēl vairāk sarežģīja situāciju. Jo kur tad lai viņi ņem šo pārtiku, jo apkārtējās tautas viņam arī nepārdeva šo pārtiku. Viņi pat nevarēja iegādāties un nopirkt viņu. Situācija bija ļoti sarežģīta. Un tad viņi atcerējās, kad ir Dievs debesīs. Viņi šo Dievu būtībā bija aizmirsuši, jo viņi bija sākuši pielūgt šo uzbrucēju dievus. Bālu, Aštarti un citus pārējos auglības dievus. Bet šie auglības dievi viņiem nekā nedēļ. Pilnīgi nekā. Palīdzību. Turpinām soļu grāmatas 6. nodaļu. Tad tas kungs pagriezās pret viņu un tam sacīja. Tā, tas ir tālu. Jā, šeit. Tad tā kunga eņģelis nāca un apsēdās zem Orpas ozolu, kas piederēja Abiezietim Joasam, un viņa dēls Gideons kūla kviešus vīnas piedē, lai tos paslēptu no Midiāna. Kāpēc vīnas piedē? Kāpēc kvieši jāpļu vīnas piedē? Vīnas piede ir būtībā, dzirnakmeņus visi ir redzējuši, ja? Vīnas piede tuvajos austrumos ir tāds dzirnakmeņa lieluma, tāds akmens izdobts, līdz ar virsmu, bet viņi ir padziļināti tā virsmu. Un tad šajā virsmā tādu tā kā apaļu āmuru, ja nelielu dzirnakmeni griež apkārt un tādā veidā tiek spiesti šīs sula. Un tur ir tāda neliela gropīta, pa kur šī sula iztek ārā. Šī vīnas piede ir neliela, un viņi ir kompakti, ja mēs tā varētu sacīt. Un ja tur kāds sāk kūpt tā plaši, tad uzreiz tie amalekieši un amonieši visi redzētu un nākt un atņemt. Un viņš vēlējās noslēgt arī šo nelielo daudzumu, kas bija šīs labības. Un tādā brīdī tā kunga eņģelis viņam parādījās un sacīja: tas kungs ir ar tevi, tu stiprais, varenais vīrs. Gideons ir nobijies, viņš baidās, ka tikai kāds viņu neieraud, un Dieva eņģelis viņam parādās. Bet Gideons viņam sacīja: piedod mans kungs, bet vai tas kungs tiešām ir ar mums? Kāpēc tad mums visas šīs bēdas ir uznākušas? Kur ir visi tie brīnuma darbi, par kuriem mūsu tēvi ir stāstījuši sacīdami? Tas bija tas kungs, kas mūs ir izvedis no Ēģiptes, bet tagad tas kungs mūs ir atstūmis un nodevis Midiāna rokā. Gideona sirdī ir šis jautājums: kāpēc tā notika? Mēs taču esam Dieva bērni, kā tas tā var būt, kad tādā nabadzībā, tādā pazemojumā, un šie ienaidnieki ir tik bezkaunīgi, ka viņi jebko atņem, kas ir ēdams, jebko var lietot pārtikai. Un šeit ir sacīts, ka viņi pilnīgi panīgi. Tad tas kungs pagriezās pret viņu un tam sacīja: ej ar šo savu spēku un izglāb Izraēlu no Midiāna rokas. Patiesi, es tevi tagad sūdu. Jautājums mums visiem: kas tas ir par spēku? Ar kādu spēku tad šis Gideons, kurš ir nobijies, ka viņam neatņem šo mazumiņu? Kas tas par spēku? Lasam tālāk. Bet viņš, tātad tas kungs sacīja, Gideons, bet viņš sacīja: piedod man, mans kungs, ar ko lai es izglābu Izraēlu? Šis pats jautājums.
Redzi, mana dzimta ir nabagākā Manasē, bet es pats esmu jaunākais savu tēvu namā. No mūsdienu viedokļa raugoties, nekas īpašs. Labi, nabadzīgākā un jaunākais uz priekšu, trešais tēvdēls. Šajā gadījumā gluži tā nav. Tas nozīmē, ka šī dzimta ir nabadzīga, viņai nav nekādas teikšanas, viņai nav ietekmes, viņai nav šī politiskā, ekonomiskā un citas varas. Viņa ir pilnīgi, nostumta malā, sacīsim. Viņa nepiedalās pie teikšanas, pie lēmumu pieņemšanas, pie tiem, teiksim, arī karapulku organizēšanas un aizstāvības jautājumiem. Un tas, ka viņš ir jaunākais, tas nozīmē, ka tur viņam jāstāv drusku tā kā aizmuguri. Atcerieties, arī Dāvids bija jaunākais. Un brāļi, viņi sūtīja prom no karalauka. Tu esi jaunākais, tev ir jāgana āvis, nevis te jānāk pie karavīriem grozīties. Un 16. pāns, tas kungs viņam sacīja, tāpēc, ka es būšu ar tevi. Tu sakals Midiānu kā vienīgu vīru. Vai mēs atradām atbildi uz jautājumu? Ej ar šo savu spēku. Ar kādu spēku? Dievs būs ar tevi. Ar šo vareno spēku. Ej un sakauj Midiānu. Kā vienu vīru. Tas nozīmē nevis kā milzu armiju, bet kā vienu vīru viņus uzlikt. Paldies. Šeit es atceros Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu, 4.5. pāns, Jēzus Kristus vārdi. Palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu. Jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Mīļie draugi, vai jūsu dzīvē arī ir bijušas tādas situācijas, kad jūs esat izjutuši tādu pilnīgu vājumu un nespēku, ka jūs bez Dieva šajā pasaulē neko nespējat darīt? Ja tas vienīgais tas. Stikri daudz. Man tieši pagājušajā nedēļā bija tieši šīs domas, un es tā pārdomāju, domāju, bet tā taču ir vistīrākā patiesība, jo bez Dieva es neko nespēju darīt. Absolūti. Es esmu nulle šajā pasaulē. Es pat esmu nekām nederīgs cilvēks bez Dieva. Es spēju darīt tikai kaut ko ļoti egoistisku, kaut ko nevērtīgu. Bet, ja Dievs ir mani, ja es viņam dodu šo vietu, atļauju viņam ienākt, tad notiek liels un neticams lietas. Otrā Korintiešiem 12, 9-10. Apostols Pāvils. Un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Kas ir viņš? Dievs. Dievs ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādīt. Es domāju, jūs arī varat apliecināt tieši to, ka šeit ir rakstīts kā noslēguma vārdi, jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Kāpēc? Paskaidrojums. Pāvils saka, tad daudz labāk līdīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu par mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ, jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Kad mēs nonākam krīzes situācijā, tad mēs vēl vairāk saprotam šo svarīgo atziņu, ka bez Dieva mēs tiešām pilnīgi neko nespējam. Bet kopā ar viņu mēs spējam gluži neiespējamas un neticamas lietas. Atgriezīsimies Soļu grāmatā 6. nodaļā. Un šeit ir interesants notikums. Dievs aicina Gideonu, ņem jaunu vērsi, kas pieder tavam tēvam, vēl otru vērsi, un nojauc Bāla altāri, kas ir tavam tēvam, un nocērt elpu koku, kas ir tam līdzās.
un uzcēla altāru tam kungam savam dievam. Šī nocietinātā kalna galā, kā noteikts, ņem otru vērsi un upurē to kā dedzināmo upuri ar elka koka malku, ko tu būsi nocietis. Ko dara Gideons? 27. pants. Tad Gideons izraudzīja 10 vīrus no saviem kalpiem un darīja tā, kā tas kungs bija viņam sacījis. Tā kā viņš baidījās no sava tēva nama un no pilsētas ļaudīm to darīt dienā, tad viņš to izdarīja naktī. Kā jūs vērtējat Gideona rīcību? Kā Nikodēma. Nav labi baidīties, bet ir labi paklausīt Dievam. Un tomēr, neskatoties uz šīm bailēm, kādēļ viņš baidījās? Tādēļ, ka tas bija vispārējais kults, tā bija pieņemta tradīcija. Katrā namā, katrā sētā, katrā pagalmā bija bāla figūra, bāla altāris, uz kuru upurēja šo pašu trūkstošo pārtiku, kuras tā jau bija maz. Bija šie elku stabiem, aštartes stabi. Un Dievs tagad saka Gideonam, sāksim jaunu dzīvi. Nojauc šo altāru. Sacēt šo elku staba gabalos un upurē ar šo elku staba malku man. Dzīvojam Dievam. Mēs nepieskārsimies tiem notikumiem, kas tur seko tālāk seko liela krīze būtībā. Visi ir satraukti, kas te tagad notiek, kas tad būs tagad, mēs Bālam atsacīsim, mēs Bālu vairs nepielūksim, mēs Aštarti arī vairs negodināsim, kas tad tagad notiks Izrēlē? Un viņam, Gideonam, tiek dots jauns vārds, Jerubāls, ja tas, kas cīnās ar Bālu. Bet ejam tālāk notikumos. Izlaidīsim arī to fragmentu, kur Gideons izklāja vilnu 2 reizes. To varat izlasīt savās bībelēs. Bet iesim tālāk. 6. nodaļa 33. pāns. Bet visi midiānieši, amalekieši un austrumu vīri sapulcējās vienkopus, pārcēlās pāri Jardānai un uzcēla savus teltis Jezraēlas līdzenumā. Tad tā kunga gars nāca pār Gideonu, un viņš pūta tauri un sasauca kopā visus abiēziešus, lai tie viņam sekotu. Abiezeriešus. Un viņš izsūtīja vēstnešus pa visu Manas ciltu, aicinādams, lai tie viņam sekotu. Viņš nosūtīja vēstnešus pie Ašera, pie Zebulona un pie Naftaļa ciltīm, un tie devās viņam pretī. Ko šis teksts mums parāda? Gideons nebija karavadons. Gideons nebija no ievērojamas dzimtas. Viņš nebija no cilts vecajiem vai viņu pēcnācējiem. Kādēļ viņam paklausīja? Kādēļ šīs ciltas atsaucās? Kaut kāds Gideons no mazākās cilts, no nabadzīga nama, pēkšņi aicina cilvēkus sekot viņam un pret šo lielo iekarotāju pulku sacelties. Pamatā ir tas, ko mēs lasījām iepriekšējo tekstu. Viņš uzsāka cīņu par elku. Un Dieva gars darbojās pie cilvēkiem. Viņi redzēja, ka Gideons pastāv. Viņi domāja, ka Bāls Gideonu iznīcinās. Gideons saslims, nomirs, beigs savu dzīvi ciešanās, lūgdams Bālam nožēlu, piedošanu. Gideons savā pagalmā uzcēla altāru Dievam un upurēja Dievam. Un tas bija atgādinājums visiem, un kristieši, mēs esam šī pasaules gaisma šodien. Mums ir jāatgādina pasaulē, ka ir Dievs debesīs, kurš darbojas. Un tad, kad izskan aicinājums, kad svētais gars runā caur mums, kas notiek? 35. pantā. Cilvēki atsauc. Jo Dieva gars ir viņus uzmanīt. Tad Gideons un līdz ar viņu visa karotāja saima, kas bija pie viņa, cēlās agri no rīta un apmetās pie Haroda avota, kas ir tā kā Midiāna nometne bija no viņiem uz ziemeļiem lejā pie Moras pakāla. Un tas kungs sacīja Gideonam, pie tevis ir pārāk daudz karotāju,
lai es varētu nodot Midiānu viņa rokā, un lai Izraels nevarētu manā priekšā dižoties sacīdams, es pats esmu sev ar savu roku sagādājis glābšanu. Bet tāpēc liec tagad saukt visai tautai dzirdot sacīdams, kas baidās un kam ir bailes, tas lai griežas atpakaļ un steidzas projām no Gileāda kalna. Un tā no tautas griezās atpakaļ 22,000, bet palika 10,000. Iedrošinošs pasākums, vai ne? Ir 32,000. Šis apvienotājs midiāniešu un visu pārējo pulks ir vairāk kā 130,000. Tātad 100,000 pārsvars ir viņa pusē. Tas ir daudz? 100,000 labi apvienot karavīri. Daudz. Dievs saka, jūsu ir par daudz, nevis viņi. Kam ir bailes, kam ir šaubas? Griezieties atpakaļ. 10,000 paliek. 10 pret 130,000. 1 pret 13. Skatāmies, kas notiek tālāk. Bet tas kungs sacīja Gideonam, aizvien vēl ļaužu ir par daudz. Nomet tos lejā pie ūdens, tur es tev tos izlasīšu. Un atkarībā no tā, kā šie ļaudis dzēra ūdeni par šī strauta, vai viņi aizmirst visu apkārtējo būdami karavīri un nodevās savu svāku remdēšanai, vai viņi dzēra šo ūdeni un skatījās, kas tur notiek ar ienaidnieku, vai viņi bija uzmanīgi. Un tikai 300 no 10,000 bija uzmanīgi. Un tas kungs 7. pants sacīja Gideonam, ar šiem 300 vīriem es jūs gribu izglābt, un es nodošu Midiānu tavā rokā, tāpēc atlaid visu pārējo tautu. Un šiem 22,000 seko 9,700 vīri, kur aizsaka. 32,000. Mums tā grūti iedomāties, tas tāds liels stadions ir. Un viss aiziet prom. Paliek tikai tur, varētu teikt, sportisti, treneri, apkalpojušies personāls, pats nepieciešamākais. Stadiona tribīnes kļūst tukšas. Kas notiek tālāk? Viņš sadalīja tos pa 300, pa 100 vīriem katrā vienībā, 3 daļās. Deva visiem tauris un tukšas krūzes rokā, līdz ar lāpām šajās tukšajās krūzēs. Un viņš sacīja, skatieties uz mani un tā dariet. Kad es taurēšu, tad jūs pūtiet tauris apkārt ap visu nometni un sauciet tam kungam un Gideonam. Un tur ir stāstīts, ka Gideons ar šiem 300 vīriem nonāca lejā, sadauzīja savus traukus, kas bija rokās, 20. pants, un tā 300 izlasītu vīru pūta tauris, sadauzīja traukus savā kreisajā rokā, viņi stingri turēja lāpus un savā labajā rokā tauris, lai pūstu un kliedz tam kungam un Gideonam zobens. Un tie palika stāvot ik viens savā vietā, visapkārt nometnei. Tad viss karaspēks nometnē sakustējās, sacēla troksni un metās bēgt. Nu, ko jūs sakat par šādu paversiju? 300 vīri, bruņoti, ar ko viņi bija bruņoti? Kādi bija viņi ieroči? Tauris un lāpis. Viņi pūš tauris un sauc Gideonam un Dievam ir uzvara. Un 130,000 bēg. Kāpēc? Tādēļ, ka tā ir Dieva uzvara. Tā nav cilvēku uzvara. Šeit nedaudz matemātikas. Sākumā, kad viņi devās šajā karagājienā, 32,000 izraēlieši pret 135,000 pārējo ienaidnieku. Proporcija ir 1 izraēlietis pret 4 apmēram šiem iebrucējiem. Nu, vienam jācīnās pret 4. Grūti vispār. Jābūt varoņiem. Kad tiek atlaisti, paliek 10,000 pret 135,000, tas nozīmē, ka vienam ir jācīnās ar 13 karavīriem. Bet tad, kad paliek 300, to mēs varam šeit iedomāties diezgan viegli. Šajā mūsu dievkalpojuma telpā ir apmēram 430 sēdvietas. Un šeit tagad būtu labi apbruņoti karavīri sēdētu jūsu vietās. Jūs būtu tie labi apbruņotie karavīri. Un tad vēl katrā pusē 10 izlases karavīri no tām specvienībām.
vislabākie, visstiprākie, visspēcīgākie, rūtīti karavīri. Un šeit priekšā viens. Un kas viņam ir rokā? Kā viņš ir bruņots? Vienā rokā lāpa, otrā taure. Un kad viņš paceļ šo lāpu un pūš tauri, tad visi šie 450, kas ir šeit, pieceļās un bēg panikā. Pilnīgi skaidrs. Nekāda cilvēcīgā spēka vai varas. Tikai un vienīgi Dievs. Un tas ir Dieva brīnums, kas notiek. Un tad viņi dodās vajāt un pārējās ciltis pievienojās, par to es varu lasīt soļgrāmatā. Un beigās tur ir 300 pret 15 000. Viņi dodās vajāt tagad jau kaujā. Kādu no šīm vienībām uzbrucēji. Un pa ceļam viņi lūdz barību 2 ciemos, 2 pilsētās. Viņi ir karavīri, viņiem vajag pārtiku, viņiem vajag ūdeni. Un viņiem to atsaka. Vienā ciemā atsaka un otrā. Un tā nedzēruši un neēduši. Viņi dodās 300 pret 15 000, 1 pret 50, atklātā kaujā. Viņi pielūdz Dievu. Proporcija ir ievērojami mazāk, bet tomēr tā ir reāla kauja, kur ir jāizcīna. Un Dievs viņiem dod uzvaru. Šis stāsts par Gideonu mums atgādina to, ka ticībā mums tiešām ir iespējams neiespējams lietas paveikt. Lūkšana tos palīdzību man. Šo attēlu varbūt nākošajā. Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā Jēzus Kristus saka: patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs. Jo es noeju pie Tēva, un viss, ko jūs lūksiet manā vārdā, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūksiet manā vārdā, to es darīšu. Ja Kristus būs mūsos, ja mēs būsim kā šis vīna koks ar zariem, tad patiešām notiks neticams lietas. Un mēs jau arī redzam, ka šīs lietas notiek, un viņas notiks vēl vairāk, un viņām jānotiek vēl vairāk, jo, draugi, mēs dzīvojam laikā pirms Kristus otrās atnākšanas. Un tas ir laiks, kad aizvien lielāki un lielāki brīnumi pārsteigs šo pasauli. Brīnumi par Dievu varenību. Arī Sātans darīs lielus brīnumus, kuri pārsteigs un aizraus miljoniem cilvēku. Bet Dievs liks pretī brīnumus, kurus viņš veiks caur saviem bērniem. Ne tādēļ, ka viņi būtu īpaši spēcīgi, stipri, bet tikai tādēļ, ka viņiem ir šī ticība un Kristus mājo viņu sirdīs. Viņi darīs patiešām lielas un nepārspējamas lietas. Viņi jau to dara šodien. Un ja jūs varētu, ja mēs visi kopā varētu tā ielūkoties, tā no debesu skatījuma, kas šodien notiek virs zemes? Kā Sātans darbojās, kā Dievs darbojās, kā eņģeļi darbojās? Tad mēs redzētu, ka patiešām tas, kas šeit ir aprakstīts, tas jau norisinās. Un arī šīs mūsu 40 dienas lūkšanās, arī tā ir daļa no šīs ticības cīņas. Un mēs redzam, ka tur jau notiek pārmaiņas un notiek lielas lietas. Un notiks vēl vairāk. Un mēs arī šajā lūkšana grupā pārunājām par to, ka mums ir jāplāno jau nākošais lūkšana cikls. Un šis nebūs šogad pēdējais. Mums ir vajadzīgs vēl vairāk lūkšana. Mums ir vajadzīgs vēl vairāk Kristus. Mums ir vajadzīga vēl lielāka ticība. Ne tādēļ, ka mēs paši ko spētu, bet tādēļ, lai Dievs caur mums varētu spēt vēl lielākas lietas paveikt. Tas bija pēdējais kāds. Un tā, mīļie draugi, noslēdzot mūsu šīs dienas pārdomas par ticības pārbaudu. Es gribu sacīt, ka ticības pārbauda tomēr ir viena laba lieta, ja krītat. Jo tā pārbaudītā ticība parāda, ka patiešām ir lietas, kuras mūsu dzīvē ir jāuzlabo, ir jāsakārto, ir jāizved līdz galam. Ir lietas, kuras ir jāatrisina, ir lietas, kurās mēs vienkārši paši neko nespējam un kuras mums ir jānoliek Dieva rokās un jālūdz viņa palīdzību. Un ir lietas, kuras varbūt mēs līdz šim esam atstājuši novārtā, un kurām mums tagad vajadzētu pievērst lielāku uzmanību.
Un tieši tāpēc arī mans vēlējums ir viņa draugi, lai šo vērtīgāko no visām dāvanām, ticības dāvanu. Atcerēsimies definīciju. Grēks ir, kā Jāņa evanģēlijā sacīts, kas ir grēks? Neticība. Arī ticības dāvanas nelietošana ir grēks. Noraidīšana, nepieņemšana. Un mans aicinājums ir pieņemsim šo Dievu doto dāvanu ticību. Un iesim tā kā Gideons, no uzvaras uz uzvaru. Un lai mūsu uzvara, katra šī mazā uzvara, palīdz mums visiem kopā tuvoties lielajai Kristus uzvarai, kad viņš kā uzvarētājs atgriezīsies uz šo. Lai piepildītos apostoļu Pēteru rakstītais, kur Dievs mūs uzrunā un saka, lai mūsu pārvaldītā ticība tad izrādītos godājam, slavējam un teicam, ka mūsu kungs dziedāt 71. dziesmu. Uzšķirsim 71. dziesmu. Dziedāsim 71. dziesmu, runā uz mani Jēzu, dvēselēji stīgas skar, lai svētā gara balsi, ausis man dzirdēt var.
varenais, visu spēcīgais Dievs debesīs. Mēs pateicamies, kungs, ka tavs mīlestības spēks spēja paveikt neiespējamas lietas. Un mēs pateicamies, ka savā mīlestībā tu esi mums dāvājis arī ticības dāvanu. Un kaut arī mēs nevienmēr šo dāvanu lietojam tā, kā tu to esi paredzējis. Mēs gribam lūgt, kungs, palīdzi mums tā kā Gideonam. Iet no ticības uz ticību, no uzvaras uz uzvaru. Un piedzīvot, ka tu mūsu dzīvē ļauj sasniegt aizvien lielākas un lielākas uzvaras. Ne tādēļ, ka mēs paši kaut ko spētu, bet tādēļ, ka tavs varenais spēks ar mums. Mēs gribam lūgt, kungs, lai patiešām tu izmeklē un pārbaudi mūsu sirdis. Tā kā to lūdzu savā laikā arī Dāvids, sacīdams izmeklē un pārbaudi mūsu sirdi. Mēs arī gribam lūgt, kungs, patiešām tīri mūs no visas netaisnības, no iedomības, no pašpaļāvības, no visu tā, ko mēs paši spējam, un būtībā mēs nevienka nespējam paši. Bet atbrīvo, kungs, mūs no šīs domas, ka mēs paši spējam kaut ko spētu šajā pasaulē, un piepildi mūs ar savu garu un pārliecību, kad kopā ar tevi mēs patiešām spējam lielas lietas paveikt cilvēces labā. To cilvēku labā mums tu vēlies izglābt. Tādēļ, kungs, mēs lūdzam, lai ik viens no mums, kas šodien esam šeit, un arī tie, ar kuriem mēs būsim kopā, lai mēs, kungs, tiekam no tava gara piepildīt un uzturēt. Un tavs gars mūs vada un stiprina un iedrošina cīnīties labo ticības cīņu, bet ne tikai cīnīties, bet arī uzvarēt. Un gods lai ir tev par šīm uzvarām, kuras mēs ceram un ticām, tu dos arī mūsu dzīvēs, bet līdz mūsu sirdīs arī ilgas, kāds bija Gideonam, ilgas pēc brīvības no grēka, brīvības no grēka un varas, brīvības no nāves, lai mēs patiešām kopā ar tevi, kungs, varētu dzīvot mūžīgi mūžos. Pateicība, gods un slavu, kungs, par tavu gudrību, par tavu varenību, par tavu mīlestības atklāsmu Jēzu Kristu, un pateicības dāvanu. Mēs lūdzam, kungs, palīdzi mums to lietot. Tev par godu un cilvēkiem svētību. Mums, kunga, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un noslēgsim mūsu dievkalpojumu vēl ar 321. dziesmu Manai tautai ir spēks. Dieva mīlestība un žēlastība ir bagātīga ar jums šodien un arī nākamajā nedēļā. Un visi mīļi ir gaidīti uz mūsu draudzes pasākumiem un dievkalpojumiem. Lai Dievs svētī par jums!